Latvijas universitāte plāno ievērojami samazināt fakultāšu skaitu. Vai mums ir kādi citi privāti iemesli, kāpēc mēs tā varbūt tā skatāmies šķību uz to lietu? Divdomīgs iegūs jau tādas konotācijas Latvijā. Tas ir konsolidācija. Jo no konsolidācija parasti asociēts, ka kaut ko atņems. Šobrīd neviens no mums nav pret to. Mēs visi esam apmierināti, pat ja dažas jautājuma zīmes joprojām pastāv. Pašlaik universitātes iekšienē par tēmu notiek plašas diskusijas. No 1. jūlija fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte neeksistē. Fizmati tagad studēs un strādās eksaktozinātņu un tehnoloģiju fakultātē kopā ar datoriķiem un ģeogrāfiem.